Jā, man arī taisnīgi sakot jāatzīst, kad Andra ieradās pie manis ar šo manuskriptu. Tajā brīdī man šķita, vai tad tiešām viesnīcas, kuras tik daudz brīnišķīgas arhitektūras, jā, mēs zinām, ka ir arī tad, kad sāk aprakstīt Rīgas Jugendstilu, varēja brīnīties, vai tad tiešām tas vēl nav šādi aprakstīts. Un par baznīcu arhitektūru, jā, bet viesnīcas patiešām šādi pētītas un atspoguļotas nebija. Kaut gan tieši viesnīcu arhitektūra, mēs tā padomājam, ja baznīcas, teātri, dzīvojamie nami, bet tieši viesnīcas, kas tad paliek? Viesnīcas ir tieši tas, un viesnīcas var būt, kā jau es minēju, es tā sajūtu, ka laikam mēs tiešām arī nepaceļam tās acis pietiekami augstu, un autori šobrīd ir aicinājuši mūs pacelt acis pietiekami augstu. Es gribu teikt paldies arī visiem arhitektu birojiem, kas ar mums sadarbojās. Es gribu teikt lielu paldies īpaši 17 plašāk aprakstītajām viesnīcām, sākot ar Hotelu Bergs un beidzot ar visas 17 nenoskaitīšu, kurām arī izdevniecība ārkārtīgi pateicis par ieguldījumu un dāvina katrai brīveksemplāru, protams, pateicībā par sadarbību. Un es arī pateicos, ka ir šāda auditorija, ka jūs šeit esat un esat ieinteresēti autoros, esat ieinteresēti grāmatā. Un man ir prieks, ka profesors Strautmans teica, ka mūsu sadarbība ir bijusi sarežģīta, grūta, bet auglīga un ar vislielāko prieku. Jā, jo līdz šim nemaz tik daudzus izdevumus saistībā ar arhitektūru, jāsaka, Pētera Gailim, nav nācies izdot, izņemot varbūt Latvijas mākslas vēsturi, kurā mēs pirmo reizi iekļāvām arī arhitektūru, kas nekad nebija noticis. Un gluži tādu subjektīvu vērtējumu Māra Čaklā grāmatu par Gunāru Birkertu mēs ar arhitektūru bijām varbūt saskārušies mazāk, vairāk ar literatūru vai mūziku. Kaut gan jāsaka, jā, tagad man ir tādi divi bērni, kas ir aizgājuši pasaulē. Viens ir šī grāmata par Rīgas viesnīcu arhitektūru, un otrs ir mans vienīgais dēls, kas arī ir izvēlējies arhitektu profesiju nākotnē. Nezinu, kā tas nācies. Tā kā arī tāpēc man, protams, prieks, ka šis manuskripts nonāca mūsu izdevniecībā. Bet vēlreiz gribu teikt milzīgu paldies un arī vēl to minēt, ka ļoti daudz jaunu mēs uzzinājām izdevniecībā, gan es, gan redaktors Poekāns strādājot. Protams, darbs ir sarežģīts ar šādu izdevumu, un tiešām tas tāds ilglaicīgs projekts. Es kā izdevēju teikt, ka es jau varbūt vēl pusgadu pastrādātu, bet ir jau lietas, ko nevar nekad nolikt. Tā kā šis ir tas lielais paldies visiem, kas piedalījās, autoriem, un man šķiet, ka būs skaista grāmata. Un pirms es jūs visus aicinu, tā teikt, uz glāzi vīnu un nelielām uzkodām par godu grāmatai un grāmatas dzimšanas dienas, arī manas dzimšanas dienas, kā jūs dzirdējāt, kliņģeri, lai skan mazliet mūzika.